Un tagad mēs parunāsim par 3 konkrētu saimniecību pieredzi, turpinot par izmēģinājumiem. Starpkultūru izmēģinājumu atskats ir mūsu paneļa diskusija. Šeit mēs iekārtojam tādu nelielu skatu diskusijai. Šogad e-agronomi veica tādus pirmos starpkultūru izmēģinājumus Latvijā, kuros piedalījās 3 Latvijas lauksaimnieki no dažādiem reģioniem. Doma ir nosegt dažādus reģionus. Mēs runāsim par to, kas īsti ir starpkultūras. Tie, kuriem tas vēl joprojām ir jautājums, manuprāt, es gan esmu vienīgais, kuram tāds ir. Šis termins vairāk tiek lietots tieši latviešu valodā, ietverot arī sevi zaļu mēslojumu kultūra augus, ko iesēja vasaras otrajā pusē, lai aizpildītu tukšo periodu pēc vienas ražas novākšanas rudenī līdz nākamā kultūra augu sēja pavasarī. Tam ir gan uztvērēja augu, gan sedzēja augu funkcijas atkarībā no izvēlētā maisījuma esošajām sugām. Šogad, 2024. gada augustā, pirmajā pusē, 3 saimniecības Latvijā sadarbībā uzņēmumu e-agronomi ierīkoja izmēģinājumu lauku, kurā tika sēti 7 līdz 8 dažādas starpkultūru maisījumi, kas pieejami tirdzniecības vietās ir. Un pētījumā piedalījās uzņēmumi Lidijā, Agrolipa, Krastmaļa, Sēklas, kā arī tika sēti maisījumi, kas iecīnīti e-agronomu agronompraksē, un arī saimnieks blakus komerciālajiem maisījumiem iekļāva arī sevis izvēlētu maisījumu, un mums būs iespēja viņu pieredzi uzzināt šobrīd. Saimniecības tika izvēlēts galvenokārt to atrašanās vietas dēļ, tādējādi apskatot, kā konkrētie maisījumi ir piemēroti dažādiem Latvijas reģioniem un kā sējas termiņi ietekmē to augšanu. Runāsim mēs ar pašiem saimniekiem. Zemnieku saimniecība Silāči, Jelgavas novadā, Lielplatonas pagastā, Mārtiņš Tanke. Mārtiņ, lūdzu uz skatuvi ar aplausiem. Mārtiņš. Redz, kur Mārtiņš tai pusītē. Labdien! Mārtiņ, jā. Tad mums ir Gundars Kalve, zemnieku saimniecība Kalves, Jēkabpils novads, Kūku pagasts. Slavenais Gundars Kalve. Jā. Un Mārtiņš Flaksis, zemniecība saimniecība Krastmaļi, Dienvidkurzemes novads, Dunalkas pagasts. Lūdzu. Teikt, paldies. Un atgādinājums, kā jūs varat lūdzu izmantot to Mentikom, lai komentētu, teikt, ko vīri saka nepareizi, vai piekrist, vai uzdot jautājumus. Mentikom kods ir, tātad dodamies uz Mentikom pārlūkā, un kods ir 156 22 731. 156 22 731. Ja jūs esat tur iekšā, izmantojiet iespēju lauciņā ierakstīt jautājumu vai komentāru un nospiest sūtīt vai submit. Nu tad ķeramies klāt. Šeit mums ir pirmais jautājums par attiecīgo tēmu. Būs līdzšinējā pieredze starpkultūru izmantošanā. Jā, es te pievienošos glītiņām. Droši, paldies. Un tātad, par līdzšinējo pieredzi par starpkultūrām līdz šim, cik sen tās esat ieviesuši savā saimniecībās, kas jūs motivēja, kāpēc tas ir labi un tā vajag, un kā to izmantošana iekļaujas jūsu saimniecības vispārējā praksē, kāda nozīme vai vieta tam ir. Droši varam pēc kārtas. Mārtiņ, es? Jā, paldies par to iespēju būt pirmajam. Tātad salīdzinoši maza saimniecība, bet tāpat tās kaut kā jārušinās un jāspirinās un jābūt tā kā sliekām, un vajag to visu kostināt dzīvēs priekšu. Un tam starpkultūrām tā pieredze jau ir kaut kādi 6 gadi aptuveni. Jā. Pirmo reizi iesējām ar frēzes sējmašīnu, ļoti labs rezultāts, stirniņas priecīgas, bitītes priecīgas. Jā. Nākošo gadu mēģinām izkliedēt, vairs nav tāds rezultāts. Jā. Un tad, tāpat kā pingpong bumbiņā, ir labie rezultāti, ir sliktie rezultāti un ir katru gadu cita pieredze. Un katru gadu ir ko salīdzināt, vairāk vai mazāk. Jā. Bet jebkurā gadījumā man ļoti patīk tas, kad tomēr tev ceturksnis, tie 3-4 mēneši, tev tā zeme kaut ko ražo vairāk vai mazāk. Un ir veģetācija un tu bez nekādiem liekiem papildus sintētiskiem inputiem neko neveicot, ja tu tomēr veicini to, ka tev tā zemīte pati darbojās, ja, un arī attīrās no, piemēram, auga aizsardzības līdzekļu pārpalikumiem, un viss tā notiekās vairāk vai mazāk. Ar tādu skatu, ka tev rudens pienāk, ja, ir ziedošs lauks, zaļš lauks, ja, un ir uz ko paskatīties un pasmaidīt. Bet kā tu līdz tam nonāci, kurā brīdī nolēmi? Zini, kas ir baigi labā doma? Tas ir sekojot līdzi ārzemju
informācijām vairāk vai mazāk, jā, jo pirms 5 gadiem vairāk vai mazāk nebija noslēpums, ja, kad mums bija vairāk vai mazāk tā vidējā lauksaimniecības praksa tāda, ja, kad aršana, rudens arums, ariet zemi rudenī, ja, un strādājiet. Ja. Un tas lēnais vilnis, ja, kas nāk līdz zaļajam kursam, ja, tas liek tomēr aizdomāties, ja, ka mēs varbūt varam kaut kā lētāk to visu dabūt gatavu dzīvē. Un, jā, negribēšanās liekas sēdēt traktorē, tas liekas stundas. Ja. Visu ātri izdarīja un pēc tam ļauj dabai pašai rosīties. Ja. Un pēc tam pētīt kādu rezultātu. Ja. Bet tie rezultāti arī katru gadu ir dažādi un nevienmēr plāns sakrīt ar realitāti. Gundaram un Mārtiņam vēl kas piebilstams par to? Droši. Jūsu pieredze pirms tam. Stāsts. Mēs starpkultūru šogad sējām 1. gadu un nonācām līdz šim lēmumam dažādi faktori. Ietekmē pirmais ir no tiem, ka nospēlē bērnības atmiņas. Atceros, kad vecmāmiņa teica, ka kompostu kaudzē aug labākie ķirbju un kabači, un ja gribi, lai būtu laba tomāta raža, tad vienmēr pabera apakšā vai apkārt kādu kompostu atlikumu sadalījušos daļu no kompostu kaudzes. Otrā lieta ir tā, ka mēs vispār pēc dvēseles domāšanas esam diezgan zaļi saimnieki ģimenē, lai gan strādājam konvenciāli, bet, piemēram, akvakultūra, viena no mūsu vēl blakus saimniecības nozarēm, ir tuvu tam, ka viņi varētu būt arī uzskatām par bioloģisku saimniekošanu. Tātad strādājot konvenciāli neaizliedz atsevišķas lietas darīt arī ļoti vidēji draudzīgi. Un trešā lieta noteikti mēs daudz lietas vērtējam pēc savu maka. Un pēc 2023. gada sezonas noslēguma, ka savēlkot kopā saimniecības rezultāts, mēs redzējām, ka caurmērā uz katru hektāru mums ir tuvu pie 470 eiro zaudējumi uz lielu saimniecību. Tad tie bija ievērojami līdzekļi. Mēs sapratām, ka ir kaut kas jādomā, lai aizstātu dārgos ķīmiskos minerālu mēslus ar kaut ko alternatīvu, vidēji draudzīgu un mums saprotamu un pieņemamu. Tas tā īstais stāsts. Tātad tas atrisina minerālu mēslu sadārdzinājumu problēmu? Redzi, ņemot vērā, ka šis gads mums ir pirmais, tad es tā nevaru korekti pateikt, ka tāds būs, bet cerība ir, jo droši vien tā ir arī iesaucēja veiksme, ka šogad iesējot starpkultūras, viņas mums izauga ārkārtīgi ražanas un varētu teikt, ka lieliskas. Tādēļ cerība, ka nākamgad šīs minerālu mēslu izmaksas atmaksāsies, samazināsies. Bet faktiski jūs pamēģinājāt, tāpēc, ka jums piedāvāja piedalīties eksperimentā? Arī tas, jā, noteikti. Pateicoties tam, ka agronomā strādā diezgan tūs mans radinieks, jeb precīzi sakot meita, viņa inicēja tēt, varbūt ir jāgrib padomāt. Tā tas notiek, skaidrs. Jā, Aplaus meitai. Un, ja vēl neliela atkāpe, tad manā acu priekšā ir nomainīsies, var teikt, lauksaimnieku paudze, jo parasti saimniecības pārņēma tur agronomi vai bijušo saimniecību vadītāji vai brigadieri, tad es atnācu no Pierīgas bez jebkādām zināšanām 21 gadu vecumā. Šogad ir jau 34 gadi, kopš strādāju lauksaimniecībā, un varu salīdzināt, kāda lauksaimniecība bija 91. gadā un kāda viņa ir šobrīd. 91. gadā lielākās problēmas bija mans zināšanu trūkums, arī zemes resursa neesamība, kas šobrīd ir sasniegusi jau pietiekoši liels apjoms. Un lielākā tehnika bija zirdziņš, ko mēs arām un ecējām reāli ar zirgu to darījām. Tad šobrīd tas viss ir aizgājis pagātnē, bet ir citi izaicinājumi. Un šobrīd man tā sajūta ir tāda, ka es maldos lauksaimniecībā un Latvijas tautsaimniecības nākotnē līdzīgi, kā tas bija 91. gadā. Tikai šie izaicinājumi ir pavisam citi. Mēs dzīvojam reizēm absurdā vidē ar absurdu likumdošanu, ar dažādām neizprotamām prasībām, un es mēģinu lēnā garā tomēr nostāties atpakaļ uz kājām attiecībā uz tām prasībām, kas šodien ir mums. Paldies tev. Mārtiņ, uzreiz pie reizes arī, kāda tāda bija pieredze līdz šim, un vai bija kādi izteikti favorīti, ja mēs runājam par maisījumiem?
Jā, tā mana pieredze ir daudz senāka. Pirmoreiz mēs eksperimentējām 2017. gadā, tad bija tādi eksperimenti pa lietu, pa dubļiem. Visi atcerās, kāds bija tas gads, ka varēja peldēties uz lauka. Un tad sekoja 2018. gads, tad pa ziemu es jau izvērtēju ko es darīju pareizi, ko nepareizi. Un tad jau starpkultūrās mēs gājām iekšā ar pilnu gāzi, neatceros 120 vai kaut kas hektāri kaisījām. Un tas 18. gada sausums man tikai apstiprināja to, ka es esmu uz pareizā ceļa un ka tas ir jādara. Tad vēsturiski, protams, bija tas paudžu maiņa arī saimniecībā, un man paveicās, kad es patiesībā no tēva dabūju rājienu par to, kāpēc tik maz mēs lietojam starpkultūras, kāpēc mēs nelietojam vairāk, kāpēc visi lauki nav ar starpkultūrām, kas uz ziemu paliek. Un tad, jā, pienāca Covid, un es arī biju ļoti pārliecināts, kad mēs jau bijām paņēmuši dažādas analīzes no laukiem, no pašām starpkultūrām, ko šogad darīja arī kopā ar e-agronomu. Mēs to bijām darījuši iepriekš. Es zināju jau, ko mēs darām, kā tas ietekmēs manu augsni, ka tas arī nav viena gada pasākums, tas ir tāds mūžīgs ritenis, ka tu nevari apstāties, tu vienā gadā nevari tur sasniegt pēkšņi kaut kādus mega izmaiņas kaut ko, bet tev tas jādara katru gadu visās platībās, jāiet cauri tam, un tad tu, teiksim, tuvojies tam mērķim, šī veselīgai augsnei, kādu mēs viņu katrs iztēlojamies, iedomājamies. Tā kā, jā, šobrīd jau, un tas viss kopā ar visām bezrašanām, viss tas vienkārši tā aizgāja tagad tāds ritenis, kad jau pēdējos gadus ir tā, ka tiešām mums nav vairs rugainis, mums ir vai nu apsēti lauki, vai nu starpkultūra aug. Kā tu skaties, Gundar, to izmaksu menedžmentu šādā veidā? Mēs ļoti daudz esam ietaupījuši uz augsnes apstrādi uz to visu. Protams, nāk atkal otra izmaksu pozīcija, kaut kāds salmu menedžments, starpkultūru sēklu izmaksas, bet arī es izvērtējot tos pieejas, kā sēt un ko ir, tad es izvērtēju šos riskus un vienmēr daru to salīdzinoši lēti. Un varbūt citreiz kāds 5% tur zaudē kaut ko ir, bet no kaut kādas lauku vienmērības vai kaut ko ir, bet jā, eju to lēto ceļu, bet salīdzinoši drošo, lai man ir rezultāts. Tas man ir svarīgi, kā te iepriekš ar minēju, nezaudēt konkurencē ar kaimiņiem, tas vienmēr tev ir rādītājs. Ja ļoti pasliktinās kaut kādi mani rādītāji un es sāku zaudēt konkurencē, tad es kaut ko daru nepareizi. Bet šobrīd pēc 8 gadiem man tikai nostiprinās pārliecība, ka es esmu darījis visu pareizi un mēs ejam pareizajā virzienā. Par maisījumiem man bija liels prieks, ka tieši blakus bija mani lauki un varējām parādīt, man liekas, vēl citus veidus, kā sēt laicīgāk, labāk un ar labākiem rezultātiem. Bet, jā. Jūs esat visi izvēlējušies diezgan tādus identiskus maisījumus. Vai jums ir kādi izteikti favorīti? Kā jūs vispār vērtējat tirgū pieejamos maisījumus šobrīd? Droši, kurš? Tātad maisījumi, protams, paši savējais maisījums, ar sinepītēm, kas ir lielas līdz krūtiņām, zeltniem zietiņiem, bet par izmēģinājumā izvēlētajiem maisījumiem mans favorīts personīgi bija Lidea kompānijas piedāvātais slāpekļa fiksējošais maisījums ar izsējas normu 65 kg, kas ir salīdzinoši daudz tie kilogrami, un tad ir līdz to, jo tu vairāk izsēji, jo tev ir mazāks risks kaut ko zaudēt dēļ nevienmērīgas laukdīdzības vai vēl kaut kas, un līdz to šis maisījums salīdzinoši lielu biomasu un diezgan tādu smuks kā tāds stāja. Un, protams, arī Mārtiņa izaudzētie sēklu partiju maisījumi arī bija diezgan labi. Vienīgais Mārtiņam bija viens maisījums, kurā bija vīķis un visādi āboliņi. Un es nezinu, kāpēc manā laukā šogad tauriņzieži nesanāca. Es pieļauju, vai tur auga aizsardzības līdzekļu atliekas, kaut kāds pavasara herbicīds uztaisīs savu joka gājienu, un noracis to visu punktu, bet citādi, Mārtiņa slāpekļa sēklas, dēļ tā, ka tās ir vietējās sēklas, mūsu apstākļos augušas, un viņām varbūt kaut kas ģenētiskajā kodā ir pateicis, te šitajā brīdī mēs augam. Un lietuviešu kompānijas maisījumi arī bija diezgan patīkami. Tev, Mārtiņ, ir kāda atbilde uz šo gadījumu? Jā, tur viens ir jāpārbauda vēl gliemeži.
Tas var nospēlēt faktoru. Un mazs komentārs no manis ir, kad mēs esam testējuši un darījuši visu kaut ko saimniecībā. Un tas tiem, sevišķi, kas to dara 1. gadu, 2. gadu, kaut vai 4. gadu, kamēr tu neesi saimniecībā izgājis vienam laukam 2 reizes cauri starpkultūrām, varbūt nav tik ļoti svarīgi tas mega sastāvs, tur 9 dažādas sastāvdaļas vai kaut kas, kā mēs to arī eksperimentos pierādījām, kad svarīgākais ir mums izaudzēt biomasu, jo te biomasā ir slāpeklis, ir fosfors, ir kālijs, viss iekšā. Ja tā starpkultūra ir tāda maziņā, kaut kāda, tev nav biomasa un tev nedod efektu, tur tādi mazi kaut kādi audziņi. Un tev vajag ātri augošs augus, vajag audzēt to biomasu, viņu vajag laicīgi sēt, un tad ir tas efekts. Klausies, Mārtiņ, tu teici par savām skaistajām sinepītēm, tev svarīgi arī kā tas lauks izskatās? Protams. Protams, tev taču ir patīkami. Nobrauc ar valkiem, tu redz lapsiņi izlien ārā, stirniņi izlien ārā, kaut kur putniņi pačīvina, ja? Zaļā Eiropa taču, mēs taču priecājamies par to, kāda daba mums apkārt. Mēs esam zaļākā valsts pasaulē, Šitien vajag aplausus, ja jūs gadījumā piekrītat, piemēram. Paldies. Gundar, kā tur tiem maisījumiem ir? Arī, starp citu, jūs izvēlēties arī personalizētu starpkultūru maisījumu, un vai varat pastāstīt, pēc kāda principa tos izvēlējāties arī? Pirmām kārtām mums sanāca iesēt 2 dažādos laikos. Pirmie tīrumi tika apsēti 24. jūlijā, un nākamie šie starpkultūra paraugu lauki 14. augustā. Tātad 20 dienu atšķirība. Un pēc pieredzes varu teikt, ka tie jūlija sētie jau bija iestrādājumi augsnē un varēja paspēt uz ziemas kviešu vēlīno sēju, ko mēs neizdarījām, bet teorētiski tas bija iespējams, jo masa bija ļoti liela un viņa bija pašā briedumā, tad, kad būtu iespējams šī kviešu sēja. Savukārt starpkultūra lauki saņēmās tieši uz mūsu noslēguma semināru uz novembra 1. dienām, un masa bija milzīga, un cilvēki, agronomi, kas piedalījās mūsu šajā lauku dienā, teica, ka labprāt gribētu redzēt augstas analīzes. Man jautājumi bija, vai mēs neesam apzināti bēruši arī vēl kādu slāpekli klāt, lai veicinātu šo kultūra augu augšanu. Atbildi ir nē, mēs neko nedarījām. Vienīgi tas, ka šis lauku dienu lauks tika izvēlēts tuvāk apskatas vietai potenciālai, kur sabrauc tuvu 50 cilvēkiem. Un iepriekš tur bija ziemas rapsis, kurš mums aizgāja, diemžēl, bojā. Mēs bijām spiesti pavasarī pārsēt ar vasaras rapsi. Un uz šīm 2 pēcrapša kultūrām iesētais lauks, viņš bija diezgan labi sastrādājies, un arī rapsis izdarīja savu izbirušais. Viņš nāca vēl kā papildus, kā 4., 5. vai 8. šī maisījuma suga, un tāpēc blījums bija liels. Piekrītu Mārtiņam, ka man ļoti svarīgs arī ir izskats vizuālais. Sinepe dod šo skatu patīkamo acī, un lai gan grūti salīdzināt, gan viena kultūra, gan otra bija ļoti brīnišķīga pēc skatu, jā, bet noteikti emocionāli mēs baudam arī dzīvi ar redzēju skatu. Pilsētas Sprukstiņš ir šokā par šādu racionālu vīru, tādu romantisku piegājienu. Bet uz to mēs ejam. Apbrīnojami. Vai ir kas piebilstams par maisījumiem, kas būtu jāņem vērā? Maz komentārs, un jā, te minēja par tiem rapšiem un sinepi. Nesējiet pēc rapšiem maisījums ar sinepi, vai tie, kas ir parastie zemnieki ar ziemas rapsi, augsakā par sinepi droši vien vispār aizmirstiet. Tas ir, jā, jo? Tie ir sakņaugoņi, kas vairojās. Arī šīs izbirušais rapsis, kas sadīga, tā ir problēma, un ar to ir, tas bija viens no maniem pamatu uzstādījumiem, kad starpkultūra nedrīkst būt kā problēma nākamā, aiznākamā un vēl gadā, un es nedrīkst ar viņu vairot kaut kādas problēmas. Un tas ir visiem jāatcerās. Eļļas ruds, tas ir pilnīgi cits stāsts, bet par sinepi momentāli uzreiz, ja neesat kaut vai droši, vienkārši no viņas, viņi ir ātraudzīga, viss ir, bet no viņas ir jāizvairās dēļ sakņaugoņiem. Te laukā es raps ieteikt nesēt tagad kādus gadus 7 tiešām drošības pēc. Ko nu? Tā ir. Jā, paldies par komentāru, ļoti vērtīgi. Paldies. Paldies. Izmantotā tehnika.
Jā, sēklas materiāls, tā, protams, ļoti svarīga lieta. Par tehniku runājot, kādu aprīkojumu izmantojāt maisījumu sējai un kā to vērtējat? Nu, kas strādā, kas nestrādā, ko darīt citādi nākamreiz? Kas bija labi un ko jūs darīt citādi? Tehnika. Tā, manā gadījumā, laikam, tas interesantākais pasākums, kad atkal plāns ir viens, bet realitāte cita, jo pašam savas tehnika vēl nebija darba gatavībā uz starpkultūras sēšanas brīdi. Un tad līdz ar to paldies Dojusam, kad atļāvās izbrīvēt to vienu dienu un atbraukt ar traktoru un šo sēmašīnu, kas ārā stāv Kleidon, un iesēt, jā. Protams, jā, nomas tehnika, jā, es kā saimnieks nepārzināju to brīdi, jā, viņas īpatnības, jā, bet kaut ko mēģinājām darīt, jā. Un iespējams, jā, kad bišķīt nevienmērīgs lauks beigās sanāca, jā, un ir tāda pieļauta doma, ka bišķīt pa sēklu iesējām, līdz ar to tas arī tāds neliels rezultāts, jā. Bet apmierina rezultāts un viss ir labi, jā. Pats pēc tam, pēc kaut kādām 11 dienām varēju beidzot saņemties un pats iesēt, jā, savas starpkultūras pārējos laukās, jā, un tur es izmantoju kultivātora tipa sēmašīnu, kurai aizmugurē vēl lecešu zari. Līdz ar to viņa dara 3 lietas, jā. Izlīdzina mikroreliefu, kuru mēs kā mācēdam, nemācēdam dažreiz sabojājam, jā, ar savām risām un vēl kaut ko. Izrausta dzīvās saknes, jā, kuras paceļās augšā un, jā, protams, izbirdina sēkliņas, jā. Pēc tam atliek pēc pāris dienām noskriet ar veltņiem pievelt, jā, aplasīt akmeņus, un tad, principā, lauks ir gatavs nākošā gada sējai. Gluds, līdzens, jā, un tā. Paldies! Mēs līdzīgi sējām ar Vādašta drugāju kultivātoru un biodrilu sēmašīnu. Un arī ar rezultātu priekš pirmā gada esmu ļoti apmierināts. Un kā tur ir ar efektivitāti salīdzinoši ar kultūra augu sēšanu? Efektivitāte, es nezinu, cik ir citiem saimniekiem, kā tas tiek mērīts hektāros vai pēc tam masā, ko dabū no lauka ārā, bet jā, mums bija 4-metrīga sēja aparāts, mašīna un pietiekoši ātri viss notika, bet ņemot vērā, ka mums bija 7 dažādas starpkultūras, tad mēs sējām 24 metru platu strēmeli, tad tīrījām ārā sējmašīnas, biodrilu sējmašīnu, bērām klāt jaunu sēklu, svērām viņas svaru, izsējas norma, lai būtu ieteiktā, ko mums iesaka ražotāji. Tāpēc process kā tāds nebija ātrs, bet ja strādā tikai ar vienu starpkultūru, es domāju, pietiekoši labs rezultāts bija. Vai šī pieredze kaut kādā veidā ietekmētu arī pamat kultūra augu sēšanu? Es domāju, ka pamata kultūra auga ne īsti. Jā, vairāk starpkultūrām. Ko tu citādāk darītu, ja tu nākamgad atkal izmantos tos maisījumus? Zini, es domāju, ka zinot šo pirmo gada pieredzi, ko visi agronomi, kas bija mums saimniecībā, bija gan no Viļāniem, gan no Kurzemes, gan Zemgales, cilvēki ar daudz lielāku pieredzi nekā man viņi ir, lai gan lauksaimniecībā strādāts ir ilgi, bet tomēr es uzskatu, ka bez agronoma mēs iztikt nevarētu saimniecībā. Bija tas novērtējums labs, tad gan jau droši vien neko īsti mēs nemainītu, jo vienkārši tas novērtējums no citu profesionāļu viedokļu bija labi. Labi, paldies tev. Mārtiņ. Nu, tad piesprādzējieties, es kā vienmēr daru muļķības. 2018. gadā, kā to sākām, jau te 17. Es samaisu 2 vienkārši kultūras, rutku ar vīķi, un es pirms kulšanas kliedēju ar minerāļu tūti. 10 dienas pirms kulšanas mēs ar minerāļu tūti braucam pa lauku. Saimnieki man netic, tā jau mēs darām 8 gadus, 150 hektārus mēs kaisam šādā veidā. Tad e-agronomi, un tas ir jūlijā vidus, un e-agronomi izmēģinājumu mēs sējam 16. augustā ar sēmašīnu, jo mums bija viens lauks liels, kur mēs atstājām sēt mazās smalkās sēklas. Facēliju to vienkārši, kas nelido 30 metrus, jo man ir tehnoloģiskā sliede 30 metrus. Nu, tad man ir viena veca liela 9 metru sēmašīna, ar ko mēs arī 60 hektārus dienas laikā varam apsēt. Tāpēc tā mana pieeja starpkultūrās ir darīt to pietiekami efektīvi, bet maksimāli vienkārši un lēti. Nu, man viena diena aizņem kaisīšana, viena diena sēšana un 220 hektāri man ir starpkultūra.
Kāpēc tu saki, ka citi kolēģi varētu uztvert ar skepsi to, ko tu dari? Citi to mēģina un nesanāk, citi mēģina un sanāk, līdz ar to tas ir tāds. Man pašam ar kādu gadu, kādi 10% izkrīt ārā no tā lauka, un tad liekas, reku, tur tāds pleķains tas lauks sanāca, vai, teiksim, pagājušajā gadā tas bija izteikti. Tas ir tas darbs piliens, jā. Bet no otras puses es sarēķinu, man tas izmaksāja tik lēti, ka es varu atļauties tos 10%. Tas man neko nemaina pie tādas sēžu tehnoloģijas. Līdz ar to tas ir tāds, nākotnē mēs šobrīd skatāmies par sīkām sēklām un droniem, par visu kaut kādu baltāboņu pasējām un vēl visu kaut ko tādu izmantot saimniecībā, kas varētu tiešām sākt reāli atspēlēties un ko varētu sākt izmantot. Un es starp citu gribu atgādināt par to Mentija gadījumā, jums ir kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu sūtiet iekšā, mēs viņus tagad uz skatuves arī varam izrunāt. Pagaidām mums nav jautājumu, lūdzu, redz, kur ir kods augšā, 1562 2731, rakstam mentija.com iekšā un vai komentējam vai padalīties ar savu pieredzi, ja jums ir, protams, nav žēl. Sējuma izvērtējums. Redzot netipiski veiksmīgus sējumus, kā piemēram šogad Gunter saimniecībā, kur viņš visu jau uzreiz ir izdarījis pareizi. Tagad, kas tikai šobrīd apsver to starpkultūru sēju, kas ir tas, ko varētu ieteikt? Vai jūs uzskatāt, ka tas, ko jūs sasniedzāt, ir labs vai slikts rezultāts? Un, kā es teicu, varbūt ko citiem ņemt vērā, vai kā vispār pierunāt viņus ar to nodarboties? Ja tas ir kaimiņš, tad nevajag pierunāt, lai viņš dara visu, kā līdz šim darījis un neko nemaina. Jā. Visu laiku stāsta viņam, cik slikti tev ir par tām starpkultūrām. To nevajag. Kaimiņiem nestāstiet, viņiem tas nav jāatzina, ko kas kā ir. Bet, es domāju, cik saimnieki, tik dažādi viedokļi, bet noteikti nevajag baidīties eksperimentēt. Un pirms tam vajag ļoti rūpīgi pārdomāt, ko es daru, kāpēc es daru, un tad mesties iekšā šī eksperimentā. Un kā es pats sev esmu pierādījis, ka to eksperimentu nekad nevajag taisīt tur 1 vai 2 hektāriņus. Vajag tā, lai tev bišķi rokas trīc un sirds dreba, kad izdosies vai neizdosies, jo tad tu viņam tiešām pievērsīs uzmanību un izdarīs viņu pareizajā laikā, pareizi tā kā vajag to izdarīt. Vai tavs kaimiņš šeit šobrīd? Es nezinu. Pacēja roku, jā. Kur ir. Sasodīts. Jā, redz, kā izpļāpājāmies. Gunter? Manuprāt, svarīgi būtu tomēr veikt arī analīzes kaut kādā saprotamā laika periodā, lai varētu salīdzināt, kāds ir pienesums šai starpkultūrai, 10 gadu griezumā. Jo tikai tā mēs sapratīsim šo efektivitāti, kā Mārtiņš minēja, ka tas nav 1 gada darbs, tas ir 8 vai daudz vairāk gadi, un tikai pēc analīzēm, objektīvi pēc ķīmiskiem rezultātiem mēs redzēsim šo efektu. Un plus vēl, jo mēs mazāk kustinām zemi, jo mēs vairāk redzam ilgtermiņa efektus, jo, piemēram, arī pie minimālās un tiešās sējas ir tāds novērojums, kad barības vielas mums sāk noslāņoties, jo viņas dzīvo pirmajos centimetros, nevis dziļāk augstnes slānī. Un no vienas puses labi, mums ir sēklām pieejams vairāk fosfors un kālijs, piemēram, pašā startā. Vienīgais pēc tam uz vēlāku sezonu mēdz gadīties, kad sāk veidoties trūkums. Un tam, protams, arī kaut kāda mīnus, kad, piemēram, sēklas vairs negrib no saknītes, negrib iet dziļāk, jo visas barības vielas ir augšpusē un vēl viss kaut kas. Un tās starpkultūras mums palīdz tomēr ieviest vairāk tos bioloģiskos apstākļus augsnē, kad mums nav vairs tik ļoti tie fiziskie un ķīmiskie apstākļi. Un tad līdz to mēs ar viņu sēju nodrošinām to, ka tomēr tiek kaut kas vairāk dziļāk novadīts uz dziļākiem slāņiem. Mums ir 3 veidus sliekas. Sliekas, kas dzīvo pirmajos 5 centimetros. Ir vidējās slāņas sliekas, kuras apdzīvo augsni līdz 30 centimetru dziļumam. Un ir sliekas, kas veido līdz pat metram dziļas tuneļus. Līdz ar to starpkultūru mēs veicam tomēr to mazāko ļaunumu, salīdzinoši ar āršanu. Āršanu jau vienmēr mēs jau varam pašās beigās uztaisīt un strādāt pēc ierastajām schēmām. Bet interesanti sāk palikt tajā brīdī, kad mēs iesājam to starpkultūru, mums viņa aug, tas nekas, ka nesanāk. Mums ir rugaini, mums ir tā augsne nav iztramdīta. Un mēs varam
turpināt to visu līdz pavasarim, jo mēs jau arī nezinām tos apstākļus pavasarī, kāda mums būs. Kā jūs rīkojaties ar starpkultūru pavasarī? Es, piemēram, pavasarī starpkultūru. Līdz šim tiešā seja, ja, bet tur ir bijis arī šāviens kājā ar to, ka neesmu bijis pietiekami pacietīgs un bijis pārāk mitrs tajā brīdī. Jā. Un ar to seju es norauju ražu dēļ tā, ka tās vadziņas tiek sablīvētas. Jā. Un, no tā ir ļoti jāuzmanās. Jā. Bet ja mums, piemēram, gadās sausais pavasaris, tad ļoti labi. Ja mitrais pavasaris izskatās, tad varbūt ir arī tāds labs aspekts, ja, ka pavasarī tomēr to sakautušos starpkultūras stiebrus bišķīt uzdrušinam, lai ātrāk apžost, un tad var normāli sēt. Matiņ? Tur jāskatās. Tieši tāda pat pieredze, tiešā sēja rudenī, tur vispār nav problēmas, jebkurā kultūrā. Bet pavasaris ir jāskatās pēc apstākļiem. Puse parasti izdodās iesēt tiešā sējā, un arī starpkultūru mēs atstājam pa ziemu. Ziema izdara savu darbu, viņa nosalst. Nevajag tur neko baigi velt, neko domāt, ir nosalst, un pavasarī tad skatos. Man ir sēmšīnas, kas to var izdarīt, es varu braukt ar disku sēmšīnu vai ar sēmšīnu pēc apstākļiem. Vai arī mazliet uzdiskojam, lai tīri apžūst pati virskārtiņu, un tad sējam ar tām pašām sēmšīnām. Jāprot, Gundar, plāni? Mums saimniecībā šobrīd starpkultūra ir norulēta ar veltņiem pamatā. Bet viens agronoms, kurš bija saimniecībā uz šo semināru, ieminējās tādu labu piemēru. Viņš saka, tev stāv uz jumta saules paneļi. Un šie paneļi ražo vislabāko rezultātu dod maijā, jūnijā, jūlijā un augustā. Šobrīd ir oktobra pēdējās dienas vai novembra sākums, un viņi jau tā kā ir savu to maksimālu atdevoši, bet tu taču viņus nevāc nost. Līdzīgi ir arī ar šo starpkultūru, viņi jau tāpat dod labumu saimniekam arī tumšajos rudens mēnešos. Tā ka šis viens lauks ir atstāts mums neaiztikts, un pavasarī mēs noteikti darīsim šo augstas apstrādi un varēsim salīdzināt, kāds ir rezultāts tajos, kuros ir jau norulēts šobrīd lauki, un kāds rezultāts būs, kas ir atstāts, lai arī šobrīd viņš veģetētu. Cik svarīgi ir pievēlt to starpkultūru pēc sēšanas? Ja es drīkst komentēt, man liekas, jūs to darījāt tāpēc, ka jau bija aizdomas par pākstīmu un kaut ko tādu. Arī, bet idejiski mēs taisījām testus, un ļoti daudz ir video, ka to dara, un dara pirmajās salnu dienās, jeb saladienās, bet to dara Anglijā un Vācijā, kur nav ziemas, un tādā veidā viņi vienkārši nobeidz šo augu, savādāk viņš pārziemo un dzīvo. Mums Latvijā vēl nav tādas ziemas, kad mums būtu tikai -3 grādi. Mums, principā, viss, ko, ja mēs neiesējam kaut ko daudzgadīgi ļoti, viss nosalst pa ziemu, līdz ar to tas mums it kā nav vajadzīga darbība, bet tas, ko mēs novērojām, zem pieveltas starpkultūras pavasarī labāk saglabājās mitrums nekā zem stāvošs. Sausā pavasarī tas tev var nospēlēt pa labu, it sevišķi, ja tu sēji notilā un tu smuki tur iesēji un tev ir mūču slānīts virsū, mitrā pavasarī tev tas spēlē pret tevi. Tā kā īsti, kopš mēs to 18. gadā pamēģinājām puslaukā, mēs vairs nekad neesam vēluši, jo tam es neredzu šobrīd vajadzību. Parunājam par sastāvu. Kurāda analīze, cik NPK piesaistīts ar starpkultūru labākajā gadā, vai veikt kādu pētījumu, cik konkrēti augsnē tiek ienests fosfors un kālijs iestrādājot starpkultūru, un kāda ir ietekme uz nākošo kultūru augu, tāds jautājums varbūt. Es varbūt par to pirmo, par to NPK varu, jo mēs vienkārši pirmos testus jau taisījām kaut kādā 20. gadā. Ja ir laba starpkultūras, 80-90 kg slāpeklis ir saknēs un zaļajā masā, ļoti maz fosfors, 11 kg un ļoti daudz kālijas. 100 kg uz hektāru kālijas ir starpkultūrā, fiziski šajā masā un saknēs iekšā. Mēs to darījām 19. vai 20. gads, 23. gadā. Šogad darījām vienkārši 2. un 3. reizēs apstiprināja jau savas domas. Mēs arī taisījām kalciju, boru, cinku, bet tas tur tie sekundāri, teiksim, parasti jau visiem interesē tas slāpeklis, fosfors, kālijs ir. Tā kā tur ir, protams, jautājums par šo slāpekli, jo vairāk tauriņzieži, jo tas vairāk būs no gaisa piesaistīts nekā aizturētais augsnē. Cik es runāju ārzemēs ar gudrākiem cilvēkiem un jautājis ir, ja man ir 80 kg slāpeklis tai zaļajā masā, cik daudz es nākamā gadā var rēķināt saviem miežiem vai vasaras kviešiem, tad tā atbilde parasti ir kaut kāda trešdaļa, līdz ja tu esi ļoti veiksmīgs 40% vai varbūt pat visi 50%.
Tā mēs arī saimniecībā rēķinam. Mēs esam slāpekļu devas samazinājuši, bet ražu neesam īsti zaudējuši. Jautājums Mārtiņam Flaksim, vai saskata kāda herbicīda pēcietekme uz starpkultūras attīstību? Tur var būt, tā ir mana atbilde, kad ir iespējams, un to mēs varam tikai praksē pārbaudīt. Un līdz to jābūt prātīgiem ar tevi. Man ir vēl vesels trīpi jautājumi, bet tomēr mums jāpagūst vēl arī pusdienās aiziet. Viens tāds noslēdzošais jautājums, secinājums, aicinājums uz rīcību no katra no jums. Starp citu, tajā pusdienu pauzē noteikti lūdzu izmantojot iespēju pajautāt katram no šeit panelī sēdošiem šos jautājumus un uzzināt personīgi, ja vēl kaut kas. Vēl pirms tam arī viens komentārs ir visu cieņu, ka esat atvērti un ieinteresēti izmēģināt kaut ko jaunu. Tur bija jautājums, vai kāds ir jūsu saimniecības ierobežojušais faktors, kas traucēja saimniecības efektivitātei. Pie reizes arī uzreiz jautājums klāt ir uzdots no kāda no mūsu ārzemviesiem, jo angliski. Ierobežojuši, kā jau visiem, tev ir zemes platības, cik tu viņus efektīvi izmantoja un vai tu spēji visu samanģēt, kas tev ir apkārt, jo tev jau tie ietekmējušie faktori ļoti daudz, vairāk vai mazāk. Kas piebilstams? Manuprāt, mums jāņem vērā lauksaimniekiem, ka klimata izmaiņas ir jūtamas, gan temperatūras svārstības, gan sausuma režīmi, gan pārmitas vasaras un rudeņi. Tā kā ar to būs jāsadzīvo, gribi vai negribi, un tas, manuprāt, ir viens no bremzējošajiem nākotnes faktoriem, ko mēs nekādīgi kā saimnieki nevarēsim ietekmēt. Tātad tas aicinājums uz rīcību būtu vai ieteikums ir? Manā gadījumā es zinu, ka šis šogad ir pirmais izmēģinājums starpkultūru gads. Mēs arī turpināsim diezgan intensīvi nākotnē, platības visticamāk palielinot un nemetīsim pilinti krūmos pēc iespējams kāda neveiksmīga gada, ka šis ir sākums kaut kam labam nākotnē, ilgspējīgam. Labi, droši. Es gribētu vēl beigās piebilst kā starpkultūrām. Ir interesanti, ka mums ir arī ziemas rapsis atļauts pēc Eiropas normatīviem starpkultūrās. Un es pagājušo gadu izmēģināju tādu variantu, kad es viņu sēju kopā ar kompāniju un augiem un nosaucu kā starpkultūru. Protams, viendīglapu ierobežošanu, nepiesakamies atbalstam, bet kas notiek? Kompānija un augi pa ziemu atmirst, pavasarī paliek raps, bet diemžēl viņš arī atcēla. Bet viņš atauga, un uz vasaras sākuma bija labs rezultāts, diezgan lauks, visus vienos ziedos, raps būs ko kultu, atnāca lietas, vairs nebija ko kultu. Augsta riska kultūra. Sociāls tad jau redzējis, kā būs, tā būs, kad būs, tad būs. Bet tas ir arī viens veids, kā izmantos tos kompāniju un augus, vienpaši starpkultūras, lai mēs samazinātu tos savus riskus. Piemēram, man ļoti patika Gundara variants, kad jūlija beigās sētā starpkultūra, viņš pat apsvēra, ka varētu pēc viņas uzreiz iesēt ziemas kviešus. Tā ir arī man tāda ideja, ka ir vismaz tās 5 nedēļas vasarā pēc skulšanas, līdz nākošās kultūras sējai, tad tur arī ir vērts tomēr apsvērt iespēju iesēt kaut ko pa vidam. Es varu piekrist companion croppings, tas ir ļoti interesanti. Tas arī mums nākamais solis ir, mēs vairs rapsi neaudzējām saimniecībā 2 gadus, bet pēdējos 2 gadus mēs audzējām ar companion cropu rapsi, un man liekas, bija salīdzinoši veiksmīgi. Tas viss izvērtās. Jo pirmā gadā mēs to darījām tā netīšām, tad otrajā gadā mēs to darījām jau mērķiecīgi ļoti. Un to rāda arī angļu pieredze un cita. Un par to efektivitāti runājot, mēs ejam saimniecībā tagad domājam par to efektivitāti 2 veidos. Viens ir šis no-tilles starpkultūras, ko mēs vēl nepieminējam, mēs lietojam kompostu, varbūt maza reklāma ēdam, bet mēs jau gadus, vēl pirms Covid jau pirkām kompostu. Tas ir, es saprotu, ka teorētiski lopi būtu tas, kas man būtu vajadzīgi, lai man būtu šie, sauksim tos, reāli tie ir sūdi, bet es neesmu lopi cilvēks. Sitiet man nosti vienkārši, ja man būs lopi, tad es nezinu. Un tad es viņu vienkārši nopērku no kāda, kuram ir tie sūdi. Un otrs, protams, man ir savu specifika, bet tas, ko es redzu, kā Eds minēja, kā savam produktam pievienot papildus vērtību. Nevis audzēt hektārus, bet mēģināt sameklēt tirgus veidus,
pārtika vai tas, vai kaut ko, kur mēs varam piešķirt vēl papildus vērtību no tā 1 hektāra. Jo, tas ir tur, kur es varētu būt efektīvāks vēl un strādāt efektīvāk. Jā, jo kāds bija uzdevis jautājumu, vai ECI izmanto kompostu, viņš teica jā, un runāja par 13 ziemas kviešu tonnām, tādēļ, ka, lūk, Nīderlandē nav ziema. Viņš teica, hei, paskatieties, Latvijā te pie laba gada 10 tonnas arī ir norma, un pat kādam te bija tas izdevies. Tā kā tas nav gluži par ziemām, bet tieši tas, kā tu saki, par pielāgošanu vai pielāgošanu. Jā, pielāgojās apstākļiem. Jā. Brīnišķīgi, paldies, Mārtiņš Stanke, Gundars Kalvi, Mārtiņš Flakšs, aplausi, lūdzu! Paldies jums, vīri! Paldies.